Protams, viņas ir vainīgas, protams, it visā jau kopš mūsu dzimšanas, un vēl pirms tam ar to ābolu, čūsku un ziņkārību uzzināt, kāpēc ar pliku dibenu skraidīt nav forši. Protams, viņas ir vainīgas, protams, nav nekādas kārtības vairs ne mājā, ne Eiropā, vien dažos pašpalīdzības pulciņos, kur pēc trešā alus varam beidzot papozēt pie visādiem vārtiem, kuri apdraud mūsu vīrišķību, ierasto kārtību un tradīcijas, un uz tirgus pirktā kamuflāžā, neelpojošās krosenēs, kuras novelkot mājās uzreiz ir tas īstais aromāts. Īss mirklis laimes pirms jākļūst tolerantiem, iecietīgiem, paklausīgiem, balsi nepaceļošiem, pirms 22 vakarā interneta komentāros, kur varam kļūt vilki, Ādolfa mazbērni un mazmazbērni, sitam dūrē zem galda, beidzam kopā ar vārdiem. Protams, viņas ir vainīgas, protams. Dievs laimīgs, beidz. Cienījamie sekotāji, aicinu vismaz manā vietā aiziet šodien pie Saeimas 18:00 un piedalīties protestā. Un protests jau nav tikai par Stambulas konvenciju, protests ir par to, ka mēs mēģinām pagriezt laiku atpakaļ un doties tās valsts virzienā, kurā valda un sabiedrības virzienā, kurā tiek faktiski legalizēta vardarbība. Mēs dzīvojam vardarbīgā sabiedrībā, emocionāli vardarbīgā, redzam, kas notiek interneta komentāros. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā viss ir no vārdiem līdz darbiem ir vardarbība. Mēs esam vardarbīga sabiedrība viens pret otru skolās, sabiedriskajā dzīvē, interneta komentāros, pret sievietēm un pret sievietēm visvairāk. Un, kā gan viņas ir pelnījušas no mums īstiem večiem normālu aizsardzību un būt tur. Es šodien nevarēšu būt ar jums kopā šajā protestā, jo man diemžēl ir jāstrādā fabrikā, bet gribu pateikt, ka vismaz apzinīgais proletariāts ir ar jums un ejiet uz protestu un izsakiet savu viedokli politiķiem, ka mēs šo neaizmirsīsim. Ja šāds balsojums būs, es domāju, ka katram apzinīgam vecim, kuram ir vismaz arī heteroseksuālam vecim, kuram ir vismaz daudz maz prāta un kaut kādi principi, ir jāizstāv iespēja sievietēm dzīvot normālā un vīriešiem un mums visiem dzīvot laimīgā, normālā, nevardarbīgā vidē, kur tev no rītiem tu vari pasmaidīt un pateikt labrītu tramvajā, nevis uz tevi visi skatās ar tādu nogurušu un niknu skatienu. Būsim laimīgi, iesim, protestēsim un cīnīsimies. Protams, es esmu pesimists par iznākumu rītdien, zinot, ka šie fanātiķi, diemžēl, kur ir nebalstās uz racionāliem apsvērumiem, gan jau kā nobalsos tā, kā viņi nobalsos, bet tas tikai nozīmē to, ka mums kā sabiedrībai ir jāmobilizējās un jāpasaka, ka mēs nesamierināsimies un mēs nepieļausim to, ka Latvija tiek bagriezta austrumu domāšanas virzienā, kurā vardarbība tas ir ok un kur aiz tradicionālo vērtību slēpšanās mūziķus, kas dzied dziesmas uz ielām, vienkārši iesloga cietumos, kaut kā tam līdzīgi. Tā kā, lai lielisks protests un, diemžēl, man neizdosies būt ar jums, bet es ceru, ka tas vismaz mūs saliedēs turpmākai
cīņai par to, ka Latvija ir Eiropa, mēs esam Eiropa un mēs gribam būt normāla, miermīlīga, vienam pret otru cieņpilna sabiedrība. Paldies par uzmanību!